Nu ko, uz starta līnijas otrā sezona ir klāt, un man ir prieks arī šajā sezonā izmēģināt 24 dažādus sporta veidus. Mēs tos iepazīsim, patrenēsimies, uzzināsim visu par šiem sporta veidiem. Un šodien uz starta līnijas burāšana man dos lielu bura kuģi ar daudz pasažieriem. Un kā to visu stūrēt, to mēs tūlīt sapratīsim. Ejam! Wow! Burāšana ir pārvietošanās ar vēja dzītu peldlīdzekli pa ūdens virsmu. Tas ir arī olimpiskais sporta veids, un, kas interesanti, atsevišķi pastāv arī sauszemes burāšana pa līdzenas sauszemes, līdzenas sniega vai ledus virsmu. Burāšana kā atpūta un sports uz ūdeņiem mūsdienu Latvijas teritorijā notiek vairāk nekā gadsimtu, bet burāšana amatieru līmenī radusies 17. gadsimtā Holandē un Anglijā, kur arī atrodams pirmās liecības par burāšanas sacensībām. Burāšanā pirmās medaļas Olimpiskajās spēlēs sadalīja 1900. gadā Parīzē. Kopš tā laika burāšana bijusi visās olimpiādēs, izņemot 1904. gadā Sentluisā. Burāšanas sacensībās ir ļoti specifiski noteikumi. Piemēram, atkarībā no vēja virziena tiek noteikts, pa kuru pusi drīkst apdzīt konkurentu. Sveiki, Vita! Sveiki! Es esmu ieradies uz savu pirmo burāšanas treniņu. Man nav laivas, man nav zināšanu, bet liela interese un vēlme. Un ar ko vispār var sākt tad, kad rodas šāda interese par burāšanu? Bērni nāk pie manis, un pieaugušie iet uz kapteiņu skolu mācīties burāt. Jo pieaugušiem vajag liels laivas, un bērniem vajag mazas laivas. Tā kā. No kāda vecuma vispār var sākt burāt? Daži indivīdi jau sāk ļoti ātri, bet es teiktu ap 7–8 gadi. Nu, cik tad maksā tāda laiva, vai tā ir vajadzīga uzreiz? Vai, zin kā, viss, kas ar burāšanu saistīts, izklausās ļoti, ļoti dārgi. Lielais sports kā burāšana, protams, ir ļoti dārga. Te pašā laikā, lai tu sāktu tikai apgūt iemaņas, teiksim, mūsu klubā viņiem vispār nav jāpērk laivas. Viņi nāk samaksā dalības maksu, un mēs pat peldvestes iedodam. Tā kā visi tikai privātais apģērbs jānodrošina. Un tas pilnīgi pietiek, lai viņi iemācītos saprast to vēju, viņi neapjuktu pat, ja viņi kaut kādi pēc tam lielajās jaktās ir, viņi nedarīs vairs nekādas muļķības, un to viņi te visi samācās. Šķiet, ka obligāti būtu jāmāk peldēt, vai ne? Ar peldvesti noslīgt tāpat neviens nevar, bet, protams, kurš māk peldēt, tā sajūta ir daudz drošāk, un es noteikti ieteiktu iemācīties peldēt. Cik bieži notiek treniņi un cik tie maksā? Treniņi vasarā notiek 3 reizes nedēļā vidēji, tad mums ir sacensības pa brīvdienām, vai arī vēl ir burāšanas pārgājieni. Mēs kaut kur braucam, tad tā kaut ko skatāmies. Vasaras mēnešos maksā 200 eiro mēnesī, bet ziemas mēnešos, kad mums ir tā jūrniecības programma, baseins, kliņšu kāpšana, tādas visādas lietas, tad ir 100 eiro mēnesī. Nedaudz jau tā kā pieminējāt to, kas notiek nesezonā, jo šķiet, burāšana arī tomēr vairāk saistās ar tādu pavasaru, vasaru, vai ne? Ko dara burātāji ziemā? Jā, burāšana Latvijā ir ļoti sezonāls sports, tādēļ mums ir jūrniecības skola. Un tas, ko mēs darām, ir, mēs arī ievirzam vispār šajā nozarē. Mums ir svarīgi, ka tie jaunieši pēc tam aiziet uz jahtām. Diezgan daudz jaunieši man ir aizgājuši uz Novikontasu vai uz Latvijas jūras akadēmiju, jau tie, kas ir izauguši. Jā, un diezgan vairāk arī strādā par kapteiņiem un tādu kapteiņu palīgiem. Un pēc tam iziet arī kapteiņu apmācību un iegūst starptautiskās kuģu vadītāju tiesības. Un tā. Vai cilvēks vispār var kļūt par kapteini, ja viņš neprot burāt? Nē. Nē? Kaut kādiem motorkuģiem lieliem varbūt jā, bet tāda burāšanas tiesības nevar dabūt. Tur ir jāiet jūras jūdzes, kuras pieraksta. Tikai tad, kad es nogājis 1000 jūras jūdzes, tad var dabūt starptautiskās kategorijas tās kapteiņa tiesības. Mēs tūlīt mēģināsim uzsākt burāšanas treniņu. Es iekāpšu tajā laiviņā. Ko man ir svarīgi saprast? Tur būs droši vien vējš, vēja virziens, kaut kāda stūra. Tas ir vienīgais, ko es saprotu, kas vispār uz tās laiviņas tur ir, vai ne? Tev būs paveicies, ja blakus būs treneris. Ja? Viņš tev izglābs kurā brīdī. Bet, teiksim, ja nebūtu treneris un iekāptu, nopirktu, kaut kur laiviņu un tagad domātu braukt, tad pirmais, ko es gribētu teikt, padomā, kā tiksi atpakaļ, pirms tu kaut kur tālu aizbrauc, vai ne? Tas būtu pats svarīgākais, vai ne? Nemesties
kaut kur tālu, nezinot, kā tiksi atpakaļ, un tad jāsauc kaut kādi glābšanas dienesti, vai nezinu, mamma, papa, kas nu brauks un kas nu glābs, vai ne? Un noteikti vajag izmantot glābšanas vestes, jo mēs nekad nezinām, kāda vēja apstākļi var samainīties. Nu labi, es domāju, ka es esmu gatavs mesties iekšā notikumā, kas ir burāšanas treniņš numur 1, un skatīsimies, kā man sanāk. Brīnišķīgi. Es kāpu tur iekšā? Jā. Šī ir mana laiva tagad. Kas tagad notiek? Galvenais ir nelaist vaļā stūri. Tā. Šo stūri? Jā, to vajag turēt vēlams taisni. Ko nozīmē taisni? Taisni ir šādi, un ja sēdēs tuvāk pie švērta. Šeit? Jā. Labi. Tā, šo var laist vaļā? Nu to jā, bet vispār, ja turam, tad pie šitā mēs turam. Labi, turu. Un kur man jāsēž ir? Tuvāk tam švērtam. Ja? Man šādi te? Ja kas, buras roku vaļā, ja? Labi, buras roku vaļā. Ja kas. Tā, stūra nebija taisna, sagriezāmies pret vēju. Mani noķēra. 3 metri tālāk. Buru vaļā, buru vaļā. Buru vaļā. Sēdies šī pusē, samaina puses. Šādi? Nē, jāsēžas šitien. Ops, jā, uz maliņas, jā? Nu, uz maliņas bišķi svars būs pat daudz priekš uz maliņas sēdēšanu. Šādi. Jā, paņemam atkal rokā buru. Ir. Brīnišķīgi. Ieliksim kursā. Labi. Tā, mazu gabaliņu varam palaist. Es noķeršu, ja kas. Tikai stūri turam. Uz sevi stūri mazliet, uz sevi. Tā vēl uz sevi. Nē, nebūs labi. Kas man ar to buru jādara? Ja kas, laid vaļā. Tagad es nepareizā pusē. Jā, laid vaļā, jā? Laid vaļā, kamēr nav par vēlu. Brīnišķīgi. Tas ir laikam pats svarīgākais burāšanas sākumā. Ja kaut kas notiek, laid buru vaļā, vai ne? Laicīgi. Laicīgi. Nu tā, pirmā stunda saprast. Jo tad tā bura laikam iet pa vēju. Viņi vairs tev nevar draudēt neko, vai ne? Lielajām laivām tā nav. Tas ir tikai šitiem optimistiem. Šādi mēs griežamies pret vēju. Man negriežās. Kuģi, kuriem nav gaitas, viņi negriežās. Griez kā gribi. Mēģinam noturēt kursu. Kurs tas ir izvēlies krastā, piemēram, uzrakstu Liberty. Labi, ir. Un mēģinam uz viņu nostūrēt. Labi. Mēģinam tikt uz Liberty. Nekustinot stūri, mēģinam aizbraukt līdz Liberty. Jā, stūri uz sevi čučuķi. Jā. Vairāk nebūs, būs Liberty pakaļgals tagad jāskatās. Vējš nomainījās, līdz ar to arī kurs mazliet nomainījās. Labi. Pagaidām man iet baigi labi. Jo nav vēja. Un galvenais var iekļūt pie māksliniekiem gleznās. Pareizi. Tas arī pie reizes. Bet vispār tā burāšana tāds pacietīgs notikums, vai ne? Nu, tāpēc, ka šodien nav vēža, bet varbūt zem tā mākoņa varēs redzēt arī action. Es nezinu, to mēs neviens nezinām. Kaut kur man iet. Viņš pazud kurs uz sevi. Nu, tagad atkal būs jāiet otrā pusē, var nošpikot no blakus jaktām, ko viņš dara. Bet stūri uzreiz taisni, taisni, stūri taisni, taisni, stūri taisni. Es uztaisīju 360 pagriezienu. Nu jā, un te nu mēs esam. Tāpēc ir jābrauc un jātrenējās burāšanā, jo jūs redzat to, kas tikko notika. Principā es braucu uz turieni, bet tagad es esmu pagriezies jau uz šejieni. Jā, bet šitā jūs droši uz jūru aizlaidīsiet, vai ne? Ja neko nemainīsiet. Man pasi ir līdzi. Es varētu apgriezties riņķī, jā? Jāsagriež laiva pret vēju. Labi. Tā sagriežam, bišķiņ varam pārēt ar to stūri, lai sagrieztos veiklāk. Yes. Un kā saķeram buru, tā stūra taisni. Citādi būs vēl viens 360. Tā stūra taisni. Nu, re, kur ir kurs noķerts, jā? Nu, var braukt atkal. Uz sevi stūri bišķiņ, lai kurs nepazūd, lai bura pilna. Jā, kad tu sajūti to vēja vilkni, tu uzreiz tā sajūti, ka īstenībā tu ar to buru, tu turi to vēju īstenībā. Tas vējš ir tāds tā kā ātrums, pareizi.
Vējš ir ātrums, ja tu gribi bišķi lēnāk, tad tu palaidi vaļā. Ja tu gribi bišķi ātrāk pabraukt, tad tu pievelc un sajūti to, ka tev dzīvo vesels vējš. Vēja spēks nezinu kā mēra, bet tagad es baigi labi jūtos. Re, kur uzpūta vēl vējš. Kas tagad notiks? Man nav nejausmas. Es vispār velku iekšā tur, kur man jau kļūst bail. Tā, stūri prom no sevis un mainām pagriezienu un ejam otrā pusē. Ļoti labi. Šis bija baigi labi. Vēl vienu? Jā, Tad gribētu. Otrā pusē jāsēž virsvējā, jo tagad vējš pūš, sēdēs nepareizi, būs buļ. Skatamies, tagad kāds ātrums. Kristapam iet ļoti labi, ļoti talantīgs audzēknis. Varētu jau likt šots, bet tagad bišķi bailīgi. Ja mums sanāks gāzties. Šots ir tagad tas otrs Kristaps brauc. Īstenībā roku tur tikai pašā sākumā, kamēr samācās un kamēr ir skaidrs, kur tas virsvējš un kur tas zemvējš dzīvo. Tad, kad tas viss ir samācīts, tad jau liek šots, lai nav ar roku jātur viss. Es apgriezos otrādi un noķēru vēju. Brīnišķīgi, to es redzēju. Kā? Nē. Šitā un šitā. Uz šito pusi man iet ātrāk. Bet tagad sēd zemvējā. Tas ir diezgan bīstam, ja iepūtīs vairāk vējš. Tā zemvējā nevajag. Ķeram, jaunieši, ķeram. Kristaps mācās noķert vēju, mācās sajust, kad viņš ir burā un kad viņš nav burā. Un mēģina noķert ātrumu, jo ja brauc ar laivu tā, ka viņu pagriež pret vēju, tad visa jauda burā beidzās un laiva vienkārši apstājās. Iesākuma periodā, kamēr tā apgūst šos kursus, mēs praktizējam, kad turi buru ar roku, lai jebkurā mirklī viņu var atlaist vaļā, tādā veidā izbēgtu tos apgāšanās. Jo ar sporta laivām, protams, apgāsties tas ir normāli, bet bērni, kas tikko mācās, viņi nemaz tā baigi negrib uzreiz apgāsties. Un tāpēc mēs mācāmies tā, kā Kristaps tagad mācās. Ir tāds ļoti labs vējš apmācībai, tāds maziņš, un brīžiem kaut kāda brāzmiņa ir, bet principā ļoti tā kā kontrolējams viss. Jā, un tā mēs te burāšanā daram. Amazing, vienkārši nenormāls kaifs. Liekas, ka tās darbības ir maz, bet reizē ir jāsaprot, kas notiek kurā brīdī. Kurā brīdī tu esi pa vēju, kurā brīdī tu esi pret vēju. Ko īsti izjust, protams, pašu laivu, buru, ātrumu, apkārtējo visu notiekošo. Bet, kā jau jūs saprotat, uz ūdens viss aizmirstās. Kas notiek šajā brīdī, ka man it kā vajadzētu tikt uz to pusi, bet es esmu reāli pa vēju, vai ne? Lai brauc pa vēju, vajag domāt, kā laukumu burai uztaisīt lielāku tādā veidā, ka tev tā kā vecās zvejnieku laivas, bet tās buriniekus, viņi jau kādreiz tikai pa vējam gan arī brauc vai ar sānvēju, ja? Buras laukumu, jo, ja tu viņu aizliec aiz auss, viņai nav tā jauda, nav tas laukums, ko saķert, vai ne? Un tajā brīdī, kad tu viņu... Tāpēc jau normāli brauc ar šotēm, bet, kā jau es teicu, ja negrib peldēties, labāk tās šotas sākumā nelikt. Lūk, un tagad jūs esat palaidis vaļā to buriņu, tad varētu būt, kad būs lielāka jauda. Jā. Un varēs pa vējam lejā, bet ko vajadzētu iegaumēt visiem, kas mācās jau kādu burāšanu? Strunts par to, kā burāt, galvenais domājat, kā jūs tiksiet krastā, un tāpēc šitāds brauciens pa vējam, treneris vienmēr teiks, nē, sākumā iemācies pret vēju, un tikai tad brauc tālu no krasta projām pa vējam. Es varu apgriezties riņķī. Jā. Man diezgan labi sanāk apgriezties riņķī. Un tad es noķeru vēju un iztaisnoju stūri. Un es tēmēju uz tiltu laižam. Laikam jāpārsēžās. Baigi mazā laiviņa. Te principā man tāda joga, te ir kājas, viss ir krustā. Bet viņam baigi ātri pielic. Tādā ziņā, kad viņš laikam ir kaut ko darīt ar vēju sportiem, ja? Re, kur vējiņš iepūš. Kādas sajūtas? Nenormāli foršas. Ļoti nomierinoši un reizē paskaties, kāds man ātrums. Ej, tu nost!
Ej, tu nos, cik forši. Un tu tā lēnām slīdi uz priekšu. Bet tā ir tiešām liela tāda sapratne par to, kas tiešām notiek ar vēju. Nu, galvenais ir uz ūdens vējš, vai ne? Nu, tieši burāšanā. Burāšanā vajag vēju. Jā, un saprast, ko darīt pret vēju un ko darīt pa vējam. Nu, vispār tad, kad sākās īstā burāšana, tad tur ir vēl jāsaprot, ko darīt ar straumi, ar viļņiem, ar konkurentiem. Oh. Tur ir ritīgs 3D. Visu laiku, un viss ir mainīgs, nekas nav patstāvīgs. Tieši tā kā šodien vējš. Bet visu laiku vajag virsvējā, jo ja tas vējš būs stiprs, tad šī mirklī ir buļ. Man apmestu riņķī. Jā. To mēs negribam. Man vienkārši pa vējam nes uz Zviedriju teikt. Tā Latvija. Bija jauki, bija patīkami. Bye. Es laikam griežos riņķī. Jo te es esmu vienīgais vispārējo tur braucu. Šis ir tas mirklis, ko nekad nedariet. Nebrauciet tālu pa vējam prom, kamēr neziniet, kā tikt atpakaļ. Ar vienalga kādu vēja instrumentu. Ja visi kaiteri un visi, kas pašmācības ceļā mācās burāt, šito ievērotu, tad jūras administrācijai nebūtu tik daudz darba un mums vispār nebūtu neviena slīkušā. Čau, Jākab, cik ilgi tu nodarbojies ar burāšanu? Šeit 3 gadus jau. 3 gadus. Kā tu izdomāji sākt no visiem sportiem, kas vispār ir? Hokejs, futbols, nezinu, handbols, florbols. Un tu tieši burāšanu? Šķita interesantāk. Jā? Jā. Tavu vecāki nodarbojas ar burāšanu? Jā. Nu droši vien tāpēc, vai ne? Jo tu biji kaut kur jau redzējis, kā tas ir, vai ne? Jā. Jums jādara divas lietas. Jā? Jums jābalansē laivu un jākontrolē foku. Tā Un ir balanses es pats, vai Jā, ne? uzmanīgi tur ir švērts. Jā. Jūs varat stāvēt un uzmanīgi par grotu, kad jūs sežat. Jā. Lai gadījumā iet pāri, tad pieliekties. Jā, kad mēs painam. Oj. Kas man jādara? Nu, tagad jūs vienkārši sežat. Kad es pateikšu, tad, kad mēs mainām galsu, tagad mēs braucam ar labu, tad, ka grota ir kreisā, uzmanīgi. Vienkārši samainījis vējš. Man jāpārsēžās? Jā, jums vienkārši, jūs varat pa vidu, tagad nav grūt vējš. Šitā? Jā. Ok. Mēs tagad vienkārši, tagad varat vienkārši pasēdēt. Jā, labi. Un cik ilgi tu jau burā? Nu, 2. gads varbūt. 2. gads un tu visu šo jau zini. Cik bieži tu burā? Nu, nezinu, kā 3 reizes nedēļā. 3 reizes nedēļā? Nu, tā nav daudz. Viss labi. Tu sacensībās arī jau piedalies, jā? Jā. Un, 2. vieta Latvijā. 2. vieta Latvijā? Tu tikai 2 gadus burā? Jā. Wow. Nu, tad bija pēdējā gada, tad es 1 gadu burāju. Tu esi iekritis ūdenī? Tikai 1 reiz. O tur. Tur? Jā. Tad mums būs nedaudz jāpastāvēt. Mums grot nav fiksēts. Šitā zila viņu jāfiksēt. Otrā. Otrā. Nu, mēs tagad preto. Jā, šitā. Tak, uzmanīgi. Kas notiek? Oh my gosh. Mēs vienkārši apmetām ripā. Jā, tagad jūs griežat uz labu pusi. Foku. Kas ir fokus? Šito? Šitien te. Šito? Velku? Jā. Vienkārši, jā. Un tagad viņš ir. Tagad jūs varat lūdzu nofiksēt šito. Šito? Zilo? Jā. Kā viņi nofiksē? Vienkārši mēs tagad stāvam pretvēju un viņu pie mačtu jākakātāds. Kas ir viņu jādara ir? Vienkārši, nu, es nezinu, uzil. Mezgls? Jā, mezgls. Šitā te vienkārši sasiet kopā? Nē, pie mačtu. Tieši šeit, šitā? Jā. To jā. Labi, šis te kaut ko dos viņam, jā? Ko tas dod viņam? Tā, par to es vairs neesmu atbildīgs. Tas neesmu. Man ir uzdevums sasiet šito. Es nezinu, kāpēc viņš tur ļarkājās. Man ir jāsasiet šis. No, es piesēju šo. Šis der? Ir. Jā? Nu, es vienkārši parasto. Lai būs, jā. Labi. Es jau zinu, ka jums jūrniekiem tādi mezgli droši vien ir tā kā notikai. Ej, tu nos tāds ātrums. Ko man darīt? Mēs ejam virsū jaktām. Kad es pateikšu, jūs maināt foku. 1, 2, 3 mainām. Atver laba puse. Labajā puse atver.
Jā, šeit jūs jāatver un kreisē jāpavēr. Aha. Vēl. Jā, ir. Es nomainīju ko? Foku? Galsu. Galsu? Jā. Foku galsam varam tā arī pateikt. Un šis ir jātur vienam, vai ne? Nu, jūs varat vienkārši nofiksēt. Līdz tam, kad mainīsim vēlreiz galsu. Un mēs visu laiku zigzagā ejam, vai ne? Jā, nu tagad mēs vējam pretvēju, un jūs varat redzēt, ka mēs esam, daudz uz priekšu no sarkanu boja. Ej, tu nost, mēs tik ātri īstenībā braucam. Šo viens var stūrēt un vadīt šitādu laivu? Nu, jā, tā būs nedaudz grūtāk nekā diviem, un tā būs vienkārši kā sev. Jā. Varbūt, bet varam, jā. Principā, kā visu varam. Mainam tagad pēc 3, 2, 1. Aha, jā. Uzmanīgi, oj. Viss labi, jā. Hei! Uzmanīgi par grotu, jā. Jā. Jā, tagad viss labi. Viens. Viss labi. Un šobrīd tas, ko mēs darām, mēs visu laiku zigzagā ejam uz vienu pusīti, uz otru, un tev rekur atkal tūlīt teiks, es jau zinu, kas jādara. Es jau esmu spečuks tevi. Šito es jau gatavoju vilkt pie sevis, un šito palaist vaļā. 2, 1. Kaut kā pievilkt šitā, Jā. lai iepūš vairāk, vai ne? Jā. Wow, kas to būtu domājis? Iepriekšējā sezonas laikā es izmēģināju 24 dažādus sporta veidus. 23, Lauris paņēma to vienu. Jā, bet tik aizraujoša burāšana, es to nebūtu gaidījis. Es esmu te restorānā, kad ēdu, tad redzu to, ka te trenējās. Tad liekas, ko tu tur darās? Tur kaut ko tur uz riņķi. Bet cik tas ir interesanti un reizē sarežģīti. Un tajā pašā laikā relaksējoši, ka tu noķer to vēju. Tu vienkārši iesēdies un stūri taisni un buriņi. Vita Klau, mans pirmais treniņš. Kā tev šķiet, kā man sanāca? Ļoti labi. Man patiešām liekas, ka ļoti labi. Jā, ļoti ātri uztvēri. Var redzēt, ka ir daudz sporta veidiem cauri iet. Protams, ir vērtīgi atcerēties pamatlietas, nostāties pret vēju. Jā. Tas ir svarīgi. Stūri taisni. Ielikt laivu kursā un turēt stūri taisni. Un tad jau to buriņu noķert un kaut kāds... Tad jau sajūt, kurā brīdī mazliet pa labi, kurā brīdī mazliet pa kreisi.